hei, ko es gribu sasniegt un kas man priekš tā bija vajadzīgs. Vai šis, ko es tagad daru, palīdz man to mērķi sasniegt? Vai šis, nezinu, tur vajag aktivitāti, nezinu, mums te kaut kādas tur, nezinu, tur labdarības akcija un tā tālāk vajadzētu atbalstīt, jo citi to dara. Un tad tu atgriezies pie tā, skaties, hei, tas man palīdzēs to manu mērķi sasniegt vai nē. Tu kaut kur sadzirdi, tev ir, teiksim, iespējams uzņēmumā ir profesionāla vadība, kura vienkārši ir, tā kā administrators, jā, un viņam īsti nav vīzijas vai redzējuma, jā. Un tad viņš kaut kur zina, kur tur kaut kādus KPIs vajag ieviest, viņš pasauc kādu konsultantu, viņš no malas atnāk ar kaut kādiem ekrāniem, visādiem čārtiem, viņam liekas, krūtais tos čārtus uzlikšu, bet tos čārtus nevienam nevajag. Ja? Tā. Reku tev tas resurss ir, kāpēc nav tas rezultāts? Un šeit tas KPIs sāk strādāt. Tad, ja tu tam seko līdzi, un tev ir šis atgriezeniskais dialogs, klau, mēs taču šito izdarījām, kāpēc tas nestrādā? Jo, piemēram, nezinu, tur ražošanas cehā, nezinu, tur cilvēks, kur uzdevums ir, nezinu, tur virpot detaļas, ja? Kā tieši viņš var ietekmēt ebidu? Esiet sveicināti podkāstā Strādā gudri, nevis smagi. Mani sauc Ilze Čerevko, un šajos raidījumos mēs runājam par to, kā efektīvāk un mazāk tērēt resursus, lai sasniegtu lielāku rezultātu un vairāk nopelnītu. Šodien mans viesis ir Kārlis Urbāns, un mūsu tēma šodien būs par KPI. Kas ir KPI, ko tas nozīmē, to mēs parunāsim vēlāk. Sveiks, Kārli! Labrīt, Ilze! Jā, prieks te redzēt. Klau, par Kārli var daudz ko stāstīt. Vispār tu man saisties ar KPMG 5 gadus. Tu tur nostrādāji par uzņēmumu apvienošanas, un tādas lietas bija tavs pienākums tur. Tad, protams, biznesa efektivitātes asociācijā tu esi darbojies gan valdē no 14. līdz 17. gadam, un šobrīd esi goda eksperts, Jā. Kā arī šobrīd Merito partners. Investīcija piesaista? Jā, tas ar to mēs nodarbojamies. Daži prievārdi, jā, KPMG ir liela daļa no manas dzīves. Es sāku savu karjeru KPMG 2000. gados, 4,5 gadus biju tur, un tad pamainīju savu amploā, un 15 gadus bija ārpus KPMG, un tad es atgriezos KPMG 19. gadā. Bet atgriezos, protams, citā lomā, uzņēmuma pirkšana, pārdošana, ja godīgi, tādā profesionālā veidā par korporatīvām finansēm un uzņēmuma pirkšanu pārdošanu es nebiju domājis. Pirms tam tas bija vairāk tāds tā kā kaut kāds pārējais, bet tāds veids, kā iet uz priekšu un augt un attīstīties kaut kādos jomās un aspektos, ko es zināju. Un tad, KPMG strādājot pie uzņēmuma pirkšanas pārdošanas procesiem, kas ir savu veidu korporatīvo finanšu jautājums, es arī vairāk iedziļinājos tajā tematā, un tad ļoti arī loģisks turpinājums pārējot uz Merito partners, jo Merito partners ir investīcija uzņēmums. Tas, ko mēs darām, mēs investējam projektos, kas bieži vien ir pērkot uzņēmumus vai investējot uzņēmumus, viņus attīstot un pēc tam viņus faktiski pārdodot vai kotējot. Merito ir 2,5 gadus Latvijā. Tas ir Latvijā dibināts Latvijas investīcijas uzņēmums, viens no retajiem, bet ar ļoti, ļoti lielu ambīciju. Faktiski tā vadības komanda un tas akcionāru sastāvs ir sevi jau ļoti labi ir pierādījis. Manuprāt, tas ir, teiksim, šīs tur 40 gadnieki, varētu teikt, jaunās paudzes uzņēmēju tāds zieds, kas sevi ir vairāk kārtīgi jau apliecinājuši kā ļoti veiksmīgi biznesa attīstītāji, investori, tā skaitā starp mūsu dibinātājiem vai Merito dibinātājiem ir cilvēks, kam ir 3 kotācijas biržā, ja, tādu nav Baltijā, varbūt pat otra cilvēka tāda nav. Līdz ar to mums ir ļoti, ļoti liela pieredze uzkrātā iekšējā, kas ir vienkārši jāliek lietā, bišķiņ citā līmenī, un tāpēc tā ambīcija mums ir ļoti liela.
Un tur visiem deg acis, un bija baigas prieks, principā pievienoties tādai komandai, kura grib un var sasniegt kaut ko. Un tas, principā, ir tas šīs pieredzes un zināšanu un arī varbūt to prakšu turpinājums, ja, ko es varbūt KPMG uzslīpēju un izveidojot, principā, faktiski vadošu spēlētāju Latvijā ar spēcīgu komandu. Un faktiski Merito turpinam. Jā, mana loma Merito pusē ir darbs ar investoriem. Tad tur ir divi aspekti. Ja? Ko tad ir investīcija uzņēmums? Ja? Tad viņš ir tas, kas investē uzņēmumos, vai viņus pērk, vai iegādājās. Ja? Bet, lai to varētu darīt, ir vajadzīgi līdzekļi, ko tu investē. Jā, starp Merito dibinātājiem ir turīgi cilvēki, kas vienmēr projektos investē arī savus līdzekļus. Līdz ar to mums ir faktiski tāda iespēja un faktiski tāda atšķirības zīme, ka mēs tik tiešām parādām, ka mēs ticam projektiem, viņos diezgan daudz investējot arī savus līdzekļus, bet tas varbūt nostrādā ar šiem te investoriem, ar kuriem es strādāju, ka, hei, es varētu koinvestēt, nevis tas ir lielisks projekts, mēs tam ticam, maksājiet mums kaut kādu komisiju par to, ka mēs viņu esam palīdzējuši atrast, ja? bet kur mēs tam ticam, mēs esam visu izdarījuši, mēs tajā liekam savu naudu, mums ir ļoti labs tāds, kā saucam angļu valodā, skin in the game, un tad varbūt tev arī gribētos piedalīties šajā projektā, un mums ir savu vīziju un drives un redzējums un agresīva tāda biznesa attīstība, ko mēs realizējam. Klau, atgriežamies pie mūsu šīs dienas tēmas. Sākotnēji cilvēkiem, kuri klausās, varbūt tiešām arī nav dzirdējuši par KPI, kas ir KPI, un nepietiks varbūt tikai ar abrīviatūras izskaidrojumu, bet tā plašāk, jā, kas ir KPI? Angļu valodas ir tiešais tulkojums, tie galvenais rādītājs, jā, tāds veiktspējas rādītājs, bet tehniski, KPIs, tas ir rādītājs, kas parāda kaut kādu noteiktu veikumu noteiktā jomā. Tas ir drīzāk tāds aprakstošs termins. Ja? Tev nav obligāta liste ar rādītājiem, kuri tad būtu tie KPI, pareizie, nepareizie. Faktiski tā galvenā doma ir, ka tam ir jābūt galvenajam rādītājiem, kas demonstrē un parāda tavu sniegumu. Sniegumu tavam biznesam, departamentam, cilvēkam, profesionālim, jebkam. Un kāpēc tu viņu uzsver? Tāpēc, ka tu viņu izcēl ārā no citu rādītāju vides vai virknes vai saraksta, lai spētu fokusēt savu uzmanību. Un tad tu viņu tāpēc sauc key. Tad tas ir tas galvenais rādītājs, kurš ir pāri visam un kuru var vai nu kaskadēt uz leju, vai nu prioritizēt pāri citiem, jo tas būtu tas, kas ļautu tev fokusēt gan enerģiju, gan laiku, gan uzmanību. Ja? Grūti iedot tādu ļoti konkrētu tulkojumu, un viņu patiesībā pat īsti netulko. Nevienā valodā tu vienkārši saki KPI, un arī latvieši visi saprot, ko tu ar to domā. Bet, latviski galvenais veiktspējas rādītājs, teiksim tā. Šodien mēs pieturēsimies pie KPI, lai nebūtu jāsaka šis garais latviskais nosaukums. Kāda ir KPI nozīme uzņēmēja darbībā, uzņēmuma mērķu sasniegšanā, jo man liekas lielākā daļa uzņēmumu, ko viņi skatās, apgrozījums, peļņa, ja ir peļņa un ir apgrozījums, vairāk jau nav ko mērīt. Jā, es neesmu drošs, ka peļņa un apgrozījums ir vispār KPIs. Tie ir īstenībā drīzāk tādi rezultatīvi rezultāti tam darbam. Ja? Bet varētu arī teikt, ka viņš arī varētu būt viens no KPIiem, bet pēc būtības tā loģika ir sekojoša. Teiksim, uzņēmējdarbības kontekstā tu seko līdzi rādītājiem, lai sekotu savam progresam, lai novērtētu, kur tu esi, lai veicinātu kaut kādu, virzienu, lai koordinētu darbības. Ja? Un tā ir arī faktiski tā pamatdoma. Ja tu kā uzņēmums vienīgais, kam seko, ir savam apgrozījumam un peļņai, ko tu kā likums saņem ar nobīdi laikā, tur pēc mēneša vai pēc 3 mēnešiem, tas patiesībā neatbilst, KPI loģikai, jo KPI jābūt rādītājiem, kuru tu vari sekot ļoti, burtiski uzreiz, jā, tur ir baigi svarīgs tas timings, lai tu vari patiesībā adaptēt, tas tā kā sportistiem, jā, tevi tu noskrien, tu uzreiz redzi rezultātus, tu redzi, varbūt, kaut kādas savas kustības, soļu skaitu, whatever, kaut kādas šos lietas, un tu zini, hei, ko tu vari palabot, lai nākošais tu skriet labāk. Tad doma ir tāda, ka uzņēmējdarbībā šim te rādītājiem ir jābūt tādam,
kurš palīdz tev koordinēt vai faktiski kalibrēt savu darbību. Ja tu koncentrējies uz rādītājiem, kas ir rezultatīvi, un patiesībā viņi ir nobīdi laikā, un tu vari, nezinu, tur, rupi sekot, teiksim, tu par peļņu uzzini visticamāk. Ļoti labi uzņēmumi iespējams uzzina, tur, nezinu, mēnesi pēc tam, kad ir noslēgts gads. Nezinu, tur janvāra beigās, ja? Bet lielākoties uzņēmēji par patieso uzņēmumu peļņu uzzina, piemēram, februārī, martā. Ja? Ok, tu uzzināji februārī, martā. Un ko? Un tagad tu saki, vajadzētu kaut ko darīt. Tad tu sasauc sapulci, tagad mēs tā analizēsim, kaut ko tu dari. Beigās tas jau ir jūnijas, un tagad tu sāc pielietot kaut kāds cits princips. Ja? Tu jau esi pusgadu nokavējis. Tāda tā loģika. Ja? Tad KPI-am ir jābūt kaut kādam rādītājam, kuram tu uzņēmumā sekojot līdzi vai savā darbībā sekojot līdzi, spēj ļoti, teiksim, ātri pagriezt kursu, reaģēt, pielāgot savu darbību, kalibrēt. Jā, tas ir uzņēmējiem, tas ļoti, ļoti svarīgs rādītājs, vai princips. Jā, ja tu seko līdz KPI-am, tad tiem ir jābūt tādiem, kas tev tiešām spēj novērtēt tavu darbību ātri un spēj viņam ātri pielāgoties. Jā, un tāpēc es arī sāku teikumu, ka apgrozījums un peļņa, manuprāt, nav patiesībā KPI, tie vienkārši rezultāti tavai darbībai. Jā. Īstenībā apgrozījums un peļņa ir tavu KPI rezultāts drīzāk, vai ne? Piedod, es tev nevaru iedot tādu baigu konkrēto definīciju, jo, protams, ka viņai ir un tu vari tur lietot, bet tā pamata loģika uzņēmumam izvirzot un sekojot līdz KPI ir virzīt savu darbību uz noteiktu rezultātu. Ja tev tas rezultāts un mērķis un stratēģija ir, noteikts apgrozījums, tad tas, ko tu dari, tu kaskadē vai tu tad seko vai mēģini izzināt vai analizējot, nonākt pie kaut kādiem rādītājiem, kuri palīdz tev to apgrozījumu sasniegt. Klientu skaits, pasūtījumu skaits, tur mārketinga kampaņu rezultāts, tur atsaucībā, tur pašizmaksa uz produktu. Tādas lietas, ja, kuras tu skaties ikdienas līmenī, noslodzes, stundas pārdotās, visi šitie te momenti. Ja, un tad tu nedēļas ietvaros redzi, redzi, tu gribēji 100 miljonus tur, piemēram, sasniegt. Tu saproti, ka tev ir 50 nedēļas, tu viņas vari dalīt tos 100 miljonus ar 50 nedēļām, tu redzi, cik tev jābūt ir nedēļā, tu skaties, tu vari, protams, skatīties tikai un vienīgi, cik tu esi tu rēķinus izrakstījis nedēļā, bet iespējams, ka tev ir jāiet dziļāk, jāsaprot, cik tad tev jābūt ir vidējam tam pasūtījumu lielumam un cik tad ir jābūt tiem, tur čekiem, rēķiniem vai līgumiem nedēļas ietvaros, lai tev būtu tas 100 miljoni. Un tad tu nedēļas beigās skaties, es esmu vai neesmu nedēļā sasniedzis to. Un ja tev ir tur uz pusi sniegums, tev nav jāgaida gada beigas, lai konstatētu, ka tu esi novilžies no plāna, tu jau redzi nedēļas ietvaros. Un tad ir tieši tie divi varianti, vai tu to savu mērķi pielāgo tam, kas tev ir pēc fakta, ja tev nav baigās ambīcijas, vai domā, kas ir jādara savādāk, lai tu sasniegtu, kāda veida steroīdus piemest. Tā. Klau, bet tu nosauc šobrīd baigo listi ar visādiem mērījumiem, un tagad ir uzņēmums, kurš mērīs tiešām tikai skatījies uz peļņu un apgrozījumu. Kā saprast, ko mērīt, kas tad ir šis zelta KPI portfelītis, ko uzņēmumam izvēlēties? Pēc kā? Jā, šeit nebūs zelta tabletes, un te nebūs zelta atbildes. Tātad, ja uzņēmumu vada cilvēks, kurš saprot biznesa modeli, kurš saprot, Osterwalder biznesa modeli, vai kurš spēj vispār saprast, kas ir iekšā, kas ir ārā, kas tev ir jāizdara, lai sasniegtu tos ieņēmumus, tad šim cilvēkam būtu jābūt arī spējīgam nodefinēt vai identificēt KPI-us. Un patiesībā tas pat ir slikti, ja viņš skatās apkārt un mēģina no kāda cita adaptēt KPI-us. Varbūt, ka viņš ir, protams, kad ir nozares un jomas, kas ir varbūt populāras, un tad, tur e-komercijā ir kaut kādi termini, tur KACS, ja, kas ir Client Acquisition Costs, vēl kaut kas, kur tev ir kaut kāda mērauklā, starptautiskā mērauklā, un tad tu viņu vari adaptēt savā biznesā, tev ir kaut kāds proxy, pret kuru tu vari vadīties. Tas ir fine, bet citādāk, ja tev ir savs biznes, un tu par savu biznesu domā, un tu zini, kādā veidā veidojās tavi ieņēmumi, tad tu patiesībā neviļus saproti, kas ir tie KPI, kuriem tev ir jāsako līdzi.
Un tad viss atgriežas pie tā parasti. Tad mēs sākām ar tiem sportistiem, jā, kāpēc tomēr cilvēki, daudzi, kas kaut ko grib un dzīvē var izdarīt, sportisti, jā, viņi ļoti labi saprot, kas viņam ir jāizdara, lai viņš uzvarētu tajā sacensībā. Jā. Viņš saprot, cik viņam jābūt ir svāram, viņš saprot, cik viņam ir, tur minūtes jānoskrien noteikts attālums, viņš saprot, cik viņam vajag kalorijas uzņemt. Šīs ir lietas, kuras viņš mēra, un tad viņš viņus vienkārši rupji sakot mēra, un tas ir tas KPIs. Un tā tas beigās noved pie tā rezultāta, jo dienas beigās, ja tu saproti, kas tev ir jāieliek tajā sistēmā iekšā, lai no viņas dabūtu ārā, tad tev ir jānonāk pie tā KPI. Nav zelta atbildes, jā, ko jāmēra. Protams, ir jomas un ir kaut kādi tādi, tur padomi, kas varētu būt. Ja? Tāpēc, ka grūti atrast biznesu, kas ir pasaulē kaut kur nav bijis veiksmīgs, un tad attiecīgi grūti neidentificēt kaut kādas KPIs, bet tas būtu ļoti, ļoti nepareizi pielietot vienkārši kaut kādu standarta piegājienu, tur ir populāri skaitīt kaut kādus tur, whatever, to client acquisition costu un tikai uz to koncentrēties. Jā. Klau, bet šodien mani jautājumi, es tev varu apbēdināt, būs tādi, kā parastajam uzņēmējam latvietim iedod man to tabletīti, lai es varu paņemt to, ko Kārlis teica, un aiziet mājās. Jautājums otrais. Man ir viens klients, kuram mēs ieviešam ERP sistēmu, un ERP sistēmā ir tāds dashboards, kur var salikt visādus arī grafikus, KPIs, un viņam ir 70. Un tā sistēma tur bremzē, un tur ir vairāk jautājumu nekā atbilžu. Vai ir kāds skaits KPI, cik tad ir gana? Vai viens varētu būt par maz, bet 70 taču ir par daudz? Absolūti noteikti. Un tas ir tikai ražošanā. Jā, 70 noteikti par daudz. Tā loģika ir ļoti vienkārša. Viss, protams, ir jautājums, kas tos KPIs lieto savā ikdienā. Ja jūs strādājat ar, cilvēku ar ļoti ultra augstu intelektu un spēju aptvert, laukumu, tad tu vari likt tās 70, bet beigās mēs nonākam tomēr pie kaut kādiem loģikas. Tad tev ir jāspēj runāt un prioritizēt tos KPIs, kurus cilvēks spēj aptvert. Jo cilvēks ir operacionālāks, teiksim tā, down to earth, jo viņam ir mazāki rādītāji, uz ko viņš koncentrē uzmanību, ko viņš var koncentrēt uzmanību. Līdz ar to tur, 3, 5 ideāls priekš konkrēta procesa atbildīgā. Ja? Jā, tu vari, tādā strateģiskā līmenī vai vadošā līmenī varbūt koncentrēties uz vairākiem, ja? Līdz 10, bet 70 ir absolūti. Tas vienkārši būs tas fatīgs, vai kā viņi sauc, ja? Ka tu beigās nonāc, tā kā analysistu par analysistu. Tev būs pilns tablo ar visiem tiem KPI-iem, un beigās tu nesakos nekam. Tas arī viss, viņš vienkārši nomāks tavu uzmanību, vai arī tu koncentrēsies uz vienu. Tu sapratīsi, no tā visa dashboarda tev ir 1 vai 2, kas tiešām izsaka to svarīgo un to uz koncentrēties. Un tu arī koncentrēsies uz to. Un dienas beigās, protams, bet es domāju, ka tā lielā problēma ar tiem KPI-iem ir tāda, ka pastāv teorētisks viedoklis, ka ir kaut kur sudraba bulta vai burvju tableta. Mēs esam dzirdējuši, ka tas baigi labi strādā, un mums tagad vajag viņu adaptēt. Cilvēki to dara, nedomājot līdzi. Un otrs, viņi uztic KPI ieviešanu, kādiem konsultantiem vai ārējiem speciālistam, ja, kuram pa lielam ir svarīgi vienkārši ieviest tablo. Ja. Tad viņš atkal nezina, restīvi, jo smukāk un tagad var foršus dashboardus jau savest, viņš atnesīs visu smuki, tur zaļš, sarkans, zils, visās iespējamās krāsēs atnesīs tev state of the art, un tu gad lieto. KPIus nevar viest ārēji cilvēki. KPIs jāvieš cilvēkiem no iekšas. Tur, protams, ir jābūt tādam, manuprāt, sabalansētai tādam sparingam, jā, kur ietvaros tev, tu no vadības puses izvirzi, kas tev ir svarīgi, jā, kas tev ir rādītājs, un tad tev cilvēki, challenge vai spēj vai nespēj tur virzīties, bet tam ir jānāk tomēr no uzņēmuma iekšienes. Ja uzņēmums nav spējīgs nec to identificēt, nec to izdarīt, varbūt, ka viņam nav lemts. Nav jau visu jāmēģina izglābt. Tā. Bet ja nav lēmts, tad tas ir tāds beigu sākums, tu varētu, Jā, protams. Kāds, dabā jau viss ir ciklā, ja? Kādam ir jānomirst, lai kāds piedzimtu. Un, ja uzņēmums nespēja pats sevi savākt un atrast, tad iespējams, ka būs kāds cits, kas labāk. Un īstenībā tas pat ir slikti, kad ir tādi pusmiruši uzņēmumi, kas traucē citiem strādāt. Tā. Es, protams, ļoti
kategoriski izsakos, bet uzņēmumam iekšēji ir jāspēj savākties, motivēt un pārvarēt kaut kādas ciklus, strīdu, konfliktu, nezinu, tur sauc no malas, tur konsultantus, kas veicina domāšanu, bet nekādā veidā neuzticīja to kā kaut kādu uzdevumu. Ieviesiet mums te tagad KPIs. Tas nestrādās. Tas vienkārši būs iztērēta nauda, smuka bilde, ko neviens nelietos. Tā. Līdzīgi kā mūsu mīļajā līnā. Līdzīgi, vai ne? Absolūti. Tad minēja arī par šiem KPI-iem, kas ir individuālie komandu KPI, uzņēmumu KPI, droši vien, ka viņi nevar būt atrauti viens no otra. Viņiem ir jābūt savstarpēji saistītiem un papildinošiem. Tas ir viens no noteikumiem, nevis mēs mēram. Redziet, īstenībā ir diezgan daudz literatūra par šo tēmu, un ir vairākas arī tādas varbūt teorijas, kas vispār runā par KPI lietošanu. Jo KPI kā tāds ir rādītājs, jā, tas nav, panacēja. Ja? Tas nav vienkārši kaut kāda lieta, ko tu vari nopirkt un ieviest. Ja? Tev ir jāidentificē, kurš tas KPIs. Un tad ir tās diskusijas, kādā veidā viņus izvirzīt. Protams, mēs varam tur, meklēt tur pavisam tādu ļoti lielu literatūru, jā, tur, piemēram, paskatīties uz nezinu, tur Nortonu vai Kaplanu, kas piedāvāja balance scorecard principu un šos te četras šīs te prizmas vai perspektīvas, jā, ka tev ir tiem rādītājiem, ka tu viņus izvirzi, tev ir jākoncentrējas varbūt uz nefinanšu rādītājiem un jāskatās tur finanses, klienti, jā, tur, iekšējie procesi, varbūt attīstības, un tad tur ap viņiem mēģina identificēt šos rādītājus, uz kuriem tu strādā. Ja? Tad ir pavisam tāda moderns pieejams, kas arī šobrīd ir, manuprāt, diezgan labu, veiksmīgu tādu soli iet uz priekšu. Mēs redzam, daudzos veiksmīgos uzņēmumos metodika, kuru sauc par OKR, ja? Objective Key Results. Kāds vairāk par šo? Tas ir pēc būtības, tas ir koncepts, ko tā teikt, proklamē vai par kuru daudz runā, proklamē, es nezinu, vai tā var pareizi lietot terminu, bet par kuru daudz runā tāds John Doerr, kas ir investīciju baņķieris, riska investors. Manā jomā strādā, tad pēc būtības turību ieguvis cilvēks, uzrakstot grāmatu Measure What Matters. Ja? Un tur, principā, tas koncepts tiek izvirzīts. Bet tur tā loģika ir ļoti patiesībā diezgan elementāra. Tad tu izvirzi mērķi, kuru tu gribi sasniegt, tad objektīvi, un tad tu identificē kaut kādu KPI vai rādītāju, kas palīdzēs šo mērķi realizēt. Un tad tu kaskadē uz leju šos rādītājus līdz jebkuram cilvēkam, kas tev ir uzņēmumā. Un tad tā doma ir ļoti vienkārša. Uzņēmējdarbībā ir pilns ar darbiem, visu laiku tu ieraujies rutīnā, un tev ir visu laiku darbus. Ja? Bet tā OKR koncepts strādā tādā veidā, ka tu visu laiku atgriezies pie šī jautājuma, ļoti regulāri, viņš tā kā tāds ikdienas darbs, un tu visu laiku atgriezies pie tā jautājuma, ko es gribu sasniegt un kas man priekš tā bija vajadzīgs. Vai šis, ko es tagad daru, palīdz man to mērķi sasniegt? Vai šis, nezinu, tur vajag aktivitāti, nezinu, mums te kaut kādas tur labdarības akcija un tā tālāk vajadzētu atbalstīt, jo citi to dara. Un tad tu atgriezies pie tā, skaties, tas man palīdzēs to manu mērķi sasniegt vai nē. Un tas ir faktiski tas fokus, ja? To fokus koncentrē uz to key result, ko tu gribi sasniegt, un šis te key results ir nācis no šī tā galvenā mērķa. Un tad atbildot, kādā veidā tu identificē šos te KPIs, sāc ar to savu, tev ir jāsaprot tavs biznesa modelis, tu jāsaprot, kas tev palīdzēs to biznesa modeli realizēt, to gūt, to mērķi sasniegt tavā biznesa modelī, un tad tu no viņa adaptē šos te KPIs, un tad, protams, ka tu to var darīt izmantojot tādu platformu vai šo te konceptu, kas ir OKRs, kas ir, manuprāt, ļoti labs, bet viņš labi strādā, startup veidīgos uzņēmumos vai uzņēmumos, kas, piedāvā tirgu produktu un meklē veidu, kā produktu tirgu ienest, ja? Jo tur visu laiku ir spēle ap to, kas strādā, kas nestrādā, kā mēs varam fokusēties. Ja? Viņš nevienmēr būs tādos varbūt daudz pragmatiskākos vai rutinētākos vai varbūt tāds ļoti stabili strādājošos uzņēmumos labi koncepts, jo šis OKRs viņš necieš rutīnas vai stabilu darbību. Ja? Un viņš visu laiku, un restīvi uzņēmumos, kuros ir, aprakstīti procesi, bieži vien tur būs konflikts. Ja? Būs konflikts, jo visu laiku būs, mums vajag kaut ko jaunu,
izrāvienu, tāpēc mums vajag kaut kādu jaunu challenge, un tad viņš atgriezīsies pie tā, vai mēs esam gatavi tās atbildēt, vai mēs esam gatavi, nezinu, tā ir tā lielākā, varbūt tāda problēma. Es nesaku, ka tu nevar lietot, viss atkarīgs no cilvēkiem, kas to dara, bet, manuprāt, tas varētu būt problēma. Savukārt, teiksim, daudz, tādos jau stabilākos uzņēmumos, iespējams, ka jau ir vienkāršāk identificēt kaut kādus konkrētus KPIs, kas ir ļoti konkrēti, departamenti, piemēram, ja? Tev ir, servis, ja? Un tev servisā ir tad iekārtu darba stundas, ja? Cilvēku, tur slimību laiki, ja? Noslodzes, cilvēku, pieejamās stundas. Tās ir lietas, ka šie uzņēmumi jau tāpatās skaita, un tev ir iespējas viņus kā KPIus viņiem sekot līdzi. Un tad tu vari vadības līmenī pateikt, hei, mums tagad ir varbūt virziens, gribam, teiksim, uzlabot savu klientu apmierinātību, ja? Un tad mēs, nokoncentrējamies uz varbūt, teiksim, NQC samazinājumu, kas ir non-conformities, tad brāķu samazinājumu, nokoncentrējamies un faktiski prioritizējam šo KPI. Un vajag atcerēties par KPI, ja? Tad tas ir tāds management tēvs, ja? Druckers, kurš saka, ka what gets measured, gets done. Un to vienmēr ar KPI-iem vajag atcerēties. Principā, what you measure, that you get. Tā ir tā pamatdoma. Un kāpēc tu to KPIs izvirzi? Tāpēc, ka tu gribi fokusēt savu uzmanību. Tad, kad tu fokusē uz tiem uzmanību, un tad tu saproti, ka tu neesi viens cīnītājs, tu savus cilvēkus iesaisti tajā procesā, tu saproti, ka cilvēki ir parasti cilvēki, un viņus vajag motivēt, tu pielāgo kaut kādu apmaksas principu tam stāstam, cilvēki ļoti ātri saprot, kas viņiem jāizdara, lai viņi saņemtu savu rezultātu, vai ne, un lai tas rezultāts būtu. Un tu nevari ieviest kaut ko, kas strādās mūžīgi. Tev visu laiku ir jāadaptē. Ja? Tāpat kā ar diētām, tu viņus pielāgo. Ja? Tā kā tas ir dzīva sistēma, un tāpēc arī nav. Un tāpēc es arī nesaku, ka tev ir viens konkrēts rādītājs, kurim tev jāsako, un tā būs panacēja, un tad būs rezultāts. Nav, diemžēl, tāda neeksistē. Ja? Klau, tu runāji par kvalitāti un vairākiem šiem un to fokusu uz konkrētu KPI-ju. Bet, ja mēs runājam tieši, piemēram, par kvalitāti, es esmu baigi koncentrējusies uz kvalitāti, tiešām es jūtu, iet augšā šis rādītājs, bet zinu, kas iet uz leju. Jā, peņa. Piegādes laiks, piemēram. Es saku, būs super kvalitāte, bet pēc 2 nedēļām, nevis 3 dienu laikā. Tāpēc ir jānosaka tie KPI pretēji, varbūt es uzlabošu kvalitāti, bet es arī saglabāšu īsu piegādes laiku. Tur ir ļoti jāskatās, lai kaut kas neieiet grāvī, fokusējoties uz vienu lietu, vai ne? Nē, jā. Tāpēc, ka viss ir sarežģīts organisms, un šis te biznesa modeļa izpratnē ir jābūt. Un ir jābūt cilvēkam, kas par šīm lietām domā, viņam nav no malas jāimportē kaut kāds laba lieta, tagad tikai uz kvalitāti strādāsim, viņš jāpadomās priekš tieši tas, ko tu saki, piegādes termiņš, pelnītspējas samazinājums, varbūt kaut kāda cenas jautājums, jo dienas beigās tev taču visiem algas jāsamaksā un tev ir mazāk ieņēmumi, jo tu šis laiku tērēs, teiksim, tam. Tā kā šīs 3 kārtis ir tev uz galda, ja? Tev ir kvalitāte, ātrums un cena, tev viņas ir uz galda, ja? Un, protams, kad tajā mirklī, kad tu izvirzi kaut kādu KPI, tev ir iespējams jāizmanto, kā mēs pieskārāmies tam balance scorecard, kad tu izmanto dažādus rādītājus un tu skaties, kā viņi savā starpā miedarbojās, un tu seko līdzi vienlaicīgi vairākiem rādītājiem. Ok, labi, kur mums ir non-conformity krītās, ja? Kā mums ir ar piegādes ātrumu, tas mums arī samazinās un mums nedara, mums vajag viņu pretējā virzienā. Ja? Tā kā par to jādomā. Es nav teikts, ka jāizvirz vienam pret otru. Jā, teiksim, daudzās situācijās tev ir kaut kādi dabīgie šķēršļi nepārkāpt noteikumus. Jā. Tu nemaz nevari, tur nepiegādāt laikus, jā, un līdz ar to tev ir iespējas koncentrēties uz kaut kādu ļoti konkrētu vienu lietu. Jā. Nebūs tik zelta atbildes. Skaidrs, ka ir jābūt mazliet pretēji, jo, kā es teicu, what you measure, that you get, un ja tu, piemēram, kaut vai elementāri, jā, ja tu pārdošanas jomā, kur parasti ir šis te KPI, kaut kāds klientu skaits vai čeku daudzums vai vēl kaut ko,
Un, ja to koncentrēsi un tu viņu pasniegs kā galveno KPI, uz ko mēs tagad koncentrēsimies, un attiecīgi izdomās kaut kādu motivācijas paketi arī saviem cilvēkiem, kas no tā tu ļoti ātri atklāsi, ka viņi sāk dot atlaides, tu ļoti ātri atklāsi, ka tev paliek, tev zaudējums nes. Tad tāpēc, ka vienkārši what you measure that you get, tad tu domā līdzi, ja, tad līdz ar to, jā, tu vari darīt tādā veidā, ka tu no sākta galā domā par sabalansētu pieejamību un vienlaicīgi skatīties, un tad tu viņus var pasniegt, vai arī tev ir iespējams, ka vajag asāku uzsvars uz vienu, un tad ātri jāpamaina uz otru. Tajā mirklī, ka tu redz, ka tev tā svārsta pārgriežās citā virzienā. Tad nav iespējams KPI ieviest un aizmirst. Nekādā veidā. Ja? Un ja tev tas sarežģīja kā uzņēmēju, varbūt citas kaut kas tev jādara. Jā, jo man ir pieredze, ka es aizgāju pie viena uzņēmuma, mēs tur viesām ERP, un tur ļoti perfekts iepirkējs, nekad nekā netrūkst, bet krājuma atlikums ir mežonīgs. Nekad nekas netrūkst, bet krājuma atlikums ir mežonīgs. Precīzi. Tas nozīmē, ka viņam ir KPIs, bet iespējams finanšu departamentam nav KPIs. Ja? Un precīzi tas ir tieši tā, kā tu tikko teici. Ja? Tad iepirkēja pusē tev ir jāsaglabā viņa šis te radītājs, tad apmierinātība, iekšēja apmierinātība ražošanas virzienā ar pieejamību, ja? Bet tajā pašā laikā tev ir iespējams, lai viņš paliek ar to KPI, bet varbūt to pretīm jānoliek kāds cilvēks, kura KPIs ir samazināt noliktavas apmēru. Un tad viņš uz to strādās un katru reizi to akcentējot. Un dienas beigās viņi savā starpā, protams, ka tur būs varbūt kaut kāds konflikts un kaut kāda rīvēšanās, jā, bet manuprāt, esmu no tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka liela izrāviena un lielas attīstības ir iespējams tikai tad, kad ir liels problēmas. Tad jābūt ir kaut kādam iekšējam konfliktam, lai būtu rezultāts. Jā, nenotiek pa labam nekas. Tā. Komforta zonas ir patiesībā uzņēmumiem komforta zonas ir patiesībā ļoti kaitīgas. Viņas iemidzina, viņas apstādina kaut kādu attīstību. Uz to, iekšējie konflikti starp departamentiem ir patiesībā kaut kas, kas ir vajadzīgs. Ir vajadzīgs konflikts starp, tiem, kas domā par kvalitāti, starp tiem, kas domā par klientiem, starp tiem, kas domā, viņam nav jābūt ļoti, negatīvam konfliktam, bet viņam ir jābūt kaut kādā ziņā neapmierinātībai, ja? Protams, un tad, ja tu to dari jau tādā ļoti, ļoti augstā līmenī, jā, protams, kad ir dažādi citi instrumenti. Tieši tāpēc tas ir iemesls, kāpēc es esmu arī savā ziņā tāds lean tāds, neteiksim patriots, bet liels atbalstītājs, jo lean ir koncepts, kur pēc būtības tās visas trīs kārtas tu var attīstīt. Jā. Tu var attīstīt ātrumu, cenu un kvalitāti. Tas ir, un darīt to vienlaicīgi. Un nav tā, ka tev jāizvēlās tikai 2 kārtas no 3. Jā. Tas ir anekdote. Jā. Tā kā, jā, tu noteikti var. Un nav vienas zelta tabletes, tagad tikai visiem jākoncentrējās uz KPIiem. Nav. Tas, ko tu teici par to komforta zonu, tas ir arī līdzīgi kā ar cilvēkiem. Ja tu esi mazliet augstumā, mazliet izsācis, tu vienmēr būsi tonusā un domās, kā labāk, ko uzlabot. KPI, viens uzņēmums bija uzlicis saules paneļus, un viņi tagad sāka mērīt, cik daudz kilovatus viņi tur saražo, bet viņi jau nevar ietekmēt tos kilovatus, ja vien viņi nedzenā mākoņus vai neķer to saules zaķīt uz to. Tātad KPI-am ir jābūt arī tādam, kuru tu vari reāli ietekmēt. Ja tu viņu nevar ietekmēt, kas tas par KPI vai ne? Godīgi sakot, tad, kad tu nolasi rezultātus procesam, kas notiek bez tavas ietekmes, tas ir tikai rezultāts. Jā. Tas nav KPIs. Tas nav, kā mēs sākumā teicām, kas ir KPIs. Tas ir tad galvenais rādītājs, kas ļauj tev ietekmēt uzņēmumu kaut kādas veiktspēju, performanci, jā, sniegumu. Un tas, ka tev, iespējams, ka tu vari patiesībā, ja tu tas, ko tu tavu piemēru teici, ja tu uzliec, un tu smēri kilovats, un tas tik tiešām ir ļoti svarīgs KPIs, jā, tu vari pasēdēt ilgāk un padomāt, kurā laikā tā saule ir, iespējams, pareizais leņķis jādomā. Tur var izdomāt, kā tas saules panelis tur leņķī jāpagriež. Jā. Ir lietas, ko tu vari ietekmēt. Okay, jā. Tehniski tu arī varbūt tur vēl salāgot papildus ne tikai tos kilovatus, bet arī cik tie kilovati maksā, un tu vari skaidīt līdzi, vai tajā laikā, kad tu viņus vari tur pārdot vai nodot, vai vēl kaut ko viņi tiek veiksmīgi izmantot. Tu vari tādas lietas darīt. Vienkārši tas ir viens no rādītājiem.
Tā kā jā, nav tā, ka tur galīgi. Bet, protams, ka skatīties uz kaut kādiem, skatīties uz to, kā ūdens rit, tas ir, neko nedod. Jā. Viņam tam rādītājiem, ko tu skaties, lai viņš kļūtu par KPI, viņam ir jābūt tādam, kuru ietekmējot vai kuru analizējot, tu vari virzīt savu darbību, savu uzņēmumu darbību uz savu rezultātu, uz savu mērķi. Tad tam jābūt ar mērķi saistītam rādītājiem. Jā, sorry, ka es nevaru iedot tādu konkrētu. Viss kārtībā. Klau, bieži vien es esmu arī dzirdējis, ka KPI nestrādā. Un tad man bija pašai viens piemērs par KPI nestrādāšanu. Es strādāju ražošanas uzņēmumā, un mēs pie iekārtām uzlikām tādas mazas mašīnītes, kuras mēra iekārtas dīkstāvi, ja? Un viņas mēs maksājām aptuveni 500 eiro par tām visām mašīnītēm mēnesī. Nāca ārā katru dienu dati, kā tu saki, mēs katru dienu redzējām, bet nebija, kas viņus skatās. Beigās mēs sākām, saprata, ka ja neviens to nemēra, tad nevis mašīnītes nestrādā, bet mēs jau vienkārši neizmantojam tos datus un nelietojam. Es gribētu, lai tu pastāsti par biežākajām kļūdām KPI izvēlē, izmantošanā. Jā. Es domāju, ka kļūda numur 1 fundamentāli ir, kad tu nesaproti, kāpēc tu KPI ieviesi. Tā ir tā fundamentāla lieta. Tu kaut kur sadzirdi, tev ir, iespējams, uzņēmumā ir profesionāla vadība, kura vienkārši ir, tā kā administrators, jā, un viņam īsti nav vīzijas vai redzējuma, jā. Un tad viņš kaut kur zina, tur kaut kādus KPIs vajag ieviest, viņš pasauc kādu konsultantu, viņš no malas atnāk ar kaut kādiem ekrāniem, visādiem čārtiem, viņam liekas, krūti, es tos čārtus uzlikšu. Bet tos čārts nevienam nevajag. Ja? Tāpēc tā ir fundamentāla lieta, ka tev ir jāsaprot, kāpēc tu vispār to dari. Ja? Tas ir tāds numur 1. Bet tad, ja mēs nonākam pie tā, ka tu saproti, ko tu dari, un tu zini, kāpēc tu viņus liec, tad ir kaut kādi iemesli, kāpēc KPIs nestrādā. Ja? Tad viens no tādiem būtiskākajiem ir, tu fokusējies uz nepareizo KPI. Jo mērķis ir palīdzēt tam uzņēmumam sasniegt noteiktu rezultātu, un ja tu spēj identificēt, un ja tu apzinies savu biznesa modeli, tad tu esi identificējis to galvenos, tos elementus, kurus, protams, pēc Pareto, ir miljonas dažādas lietas, bet ir kaut kādas key lietas, uz kurām koncentrējoties, tu vari virzīt uzņēmumu darbību. Un ja tu redzi viņus, un tu uz viņiem spēj fokusēties, tu arī spēj ietekmēt. Bet ja tu vienkārši koncentrējies uz kaut kādiem rādītājiem, kurus vienkārši ir populāri, bet viņi tev neko neietekmē, tad arī nebūs. Ja? Tu vienkārši koncentrējies, tu tērē laiku, visi sanāk, visi runā, bet tas neko nedod. Ja? Tā kā fokus uz nepareizajiem KPI-iem ir lieta, ka tas nestrādā. Otra būtiskā lieta, kad arī KPI nestrādā, ir, ka tu viņus ievies daudz. Tas, ko mēs jau apspriedām. Tev viņi ir tik daudz, ka tu vienkārši cilvēciski nespēji viņus ne sagrabot, nedz izprast, nedz arī paskaidrot. Ja? Atkal jau fokus uz galveno. Ja? Mēs cilvēki esam tādi, kādi mēs esam, mums ir savas uzmanības deficīts, īpaši mūsdienās. Ja? Tev ir vajag kaut kādas key lietas, ja? Tāda viena svarīgākā lieta, ja? Uz ko koncentrēties. Ja? Trešā tāda liela lieta, kad nav īsti skaidrs, viņa nav definēts. Ja? Kas tad ir tas? Ko mēs īsti mēram? Ja? Mēs mēram noslēgtos līgumus, pieteiktos līgumus, izrakstītos līgumus, ko tieši, ja? Tev var būt, piemēram, tu mēri čeka lielumu, ja? Un tagad tev sākās čeka lielums šonedēļ, 5 dienās, ieskaitot 7 dienas no 6 rītā līdz 12, es jau te ir novirzis. Ja? Ieskaitot nodokļus, bez nodokļiem? Jā, šitie. Tad tev ir jābūt, tev ir viši jāpadomā, kā tu definē, lai nav jautājums, ja? Visiem ir skaidrs, tad ir. Un, protams, kad vēl KPIs nestrādā, pat ja tu esi, visus iepriekšos minētos izdarījis, tu saproti, kas ir pareizais, tu zini viņu, kur fokusēties, un tu saproti, ka ir definēti, kā viņu nodefinēt. KPIs vispār nestrādās, ja tu izvirzi nereālus mērķus, nesasniedzams mērķus, ja. Mēs par to droši vien parunāsim. Bet es ar tevi par to gribu parunāt arī no tās puses, ka ja tu arī nodefinē pārāk garlaicīgi, mēs sasniedzam, un man pazūd, kur tas nāk asmens? Šo paņemsim, mēs varam par to paņemt atsevišķi, bet tā loģika ir ļoti vienkārša. Jautājums ir, kādu metodu tu pielieto vispār, izvirzot mērķi un arī budžetu. Ja? Kā zināms, ir tās divas metodas, ja? Ir top-down un bottom-up. Un tad katrā no viņām ir savi trūkumi priekšrocība. Ja? Ko tad
Ja tu esi uzņēmuma īpašnieks, vadītājs, līderis, loģiski, ka tev ir ambīcijas. Ja? Nu, ja tev nav ambīcijas, tad tev ir jādara kaut kas cits. Nu, ja tev ir ambīcijas, tu vienmēr spiedīsi un uz augšu, tu gribēsi augt, attīstīt labāk un tā tālāk. Līdz ar to tev būs tradicionālā vēlme izvirzīt ambiciozu mērķi. Šī ambiciozā mērķa izvirzīšana bez izpratnes par to, ko tad mēs īsti varam, rada šo te plaisu un rada šo te, nezinu, tur nepieņemšanu, un tad tas nestrādā, ja viņš ir pārāk, ja. Tāpēc, bet tajā pašā laikā, ja savukārt tu prasīji cilvēkiem, restīvi izvirziet sev KPI, un tad viņi izvirzīs to, kas viņiem ir vienkārši, ko viņi točni var sasniegt, ko viņi jau pagājušreiz ir izdarījuši, lai droši, lai vēl, un rezultātā tu būsi savukārt pa zemu, ja, un viņš ir sasniedzams, tevi nemotivē, un nav, teiksim, tev ir jābūt tam dialogam abās pusēs, ja, ir jābūt iesaist, tāpēc KPI no malas neimportē, tu viņu nenopēc no malas, tu viņu neklausies, teiksim, konsultantu. Jā, tu paņem konsultantu, kas tevi var moderēt, jā, novest tevi, teiksim, pie, varbūt strukturēt tavu domu gājienu, uzklausīt un piedokumentēt, ko kurš saka, jā, moderēt to procesu, bet obligāti jābūt ir šim dialogam, tev kā vadītājiem vai uzņēmuma vadītājiem vai līderim ir jāspēj identificēt, teiksim, ambiciozs mērķis, un savukārt viņam ir jādzird, ko cilvēki var, ko nevar, un nevis tāpēc, ka viņš vienkārši, viņi tur ir neteicējumi, un viņiem jācīnās kaut kāds tur varbūt jānomāja ar kādiem labākiem. Iespējams, ka tur tu identificēsi, kas tev trūkst. Jā, teiksim, tu identificēsi tās lietas, tu vari saglabāt to savu ambiciozo mērķi, bet tu dzirdēsi, kas viņiem trūkst, lai viņi izdarītu. Un tad tu vari tos resursus iedot. Un tad tas dialogs ir tā vienošanās. Klau, es izvirzu, mēs taču vienojamies, ka mēs šo mērķi varam izpildīt, tad, ja es iedošu tev šo te papildus resursu, tev tas resurss ir, kāpēc nav tas rezultāts? Un šeit tas KPI sāk strādāt. Tad, ja tu tam seko līdzi, un tev ir šis atgriezeniskais dialogs, klau, mēs taču šito izdarījām, kāpēc tas nestrādā? Un tādā gadījumā tas nav mērķis neizvirzāms. Ja? Tā kā, ja tas ir vienkārši no malas atnests kaut kas, kas ir neiespējams, tikai tāpēc, ka citi to dara, tad tas, protams, nestrādās. Ja? Bet ja tas ir tādā veidā radīt, tas ir liels darbs. Tas ir darbs. Tas ir darbs, jā, bet beigās, kas tad ir uzņēmuma vadība? Ja? Ja, teiksim, visu varētu darīt sistēma, tad mēs nebūtu vajadzīgi. Tā kā tas ir ļoti, ļoti būtiski. Jā. Tā kā jā, un atgriežoties pie tā, kad vēl nestrādā liels jautājums arī par datu kvalitāti, jā, par to, ko tad mēs iekļaujam šajā informācijā, restīvi, vai mēs varam ticēt tiem datiem, kam mēs sekojam līdzi, ja? Un no kurienes viņi nāk. Ja tu saproti, ka tu tam nevar ticēt, tad tu viņu vienkārši ignorē, un viņš vienkārši nestrādā. Ja? Bet tu vari mainīt arī metodi, kā tu ievāc tos datus. Jā. Piemēram, mēs arī strādājām uzņēmumā, tātad mēs izdomājam, beidzot ir jāsāk chronometrēt katras darbība, kas notiek ražošanā. Bet tas ir abnormāls darbs. Produkti 1000, darbinieki 100, kā to izdarīt? Un sapratām, dosim cilvēkiem lapu, lai viņš raksta no tikiem līdz tikiem, darīja to un to. Un beigās mēs saprotam, ka cilvēks dienas beigās apsēž un tam mēģina sadzējot kaut ko. Ja? Un, protams, tie dati ir ļoti nekvalitatīvi. Un tad mēs sapratām, ka nebūs nekāda rakstīšana ar roku, tomēr kaut kā tas ir jādigitalizē, piemēram, sāku darbu nospiežu pogu, beidzu darbu nospiežu pogu, vismaz jau atvieglot, vai ne? Protams. Nevajag atteikties varbūt no tā, bet kaut kā mēģināt to datu ievākšanu, ja viņi ir svarīgi. Jā. Un tad viens būtiska problēma, kas arī ir, kāpēc KPI nestrādā, ir, ka uzņēmumā principā koncentrējās un skatās tikai uz tiem KPI-iem, kuri atpaliek. Ja? Un tad tas kļūst par savu veidu soda lietu, un cilvēki pretojās, un tāpēc viņš nestrādā. Rupi sakot, tev ir, 10 KPI, divi ir performē ļoti labi, un tad, tur 3 ir visu laiku atpaliek. Un cilvēki tikai un vadība koncentrējās un runā tikai un vienīgi par to, un tas dienas beigās noved pie tā, ka cilvēkiem ir tāds savu veidu atgrūšanās un riebums, un tad viņi vienkārši neskatās beigās nevienu. Tā kā tur ir jābalansē, tas tā kaut kāda psiholoģijas lieta, un tā, kā vienmēr, tu nevari koncentrēties tikai uz slikto, jā, tev ir jābūt arī jāpaceļ cilvēkiem, teiksim, morāli arī ar labo. Tā kā tā arī ir viena lieta, kas ir, protams, liela problēma ir, ka šis te KPI ieviešana un kāpēc mēs to mēram, un ko tas mums dod, netiek pareizi komunicēts cilvēkiem. Viņi nesaprot, ja? Priekš kam? Tieši kā? Kāpēc mēs viņu mēram, ja? Tieši ko mums tas dod, ja? Un tas rezultātā tu uzliec to ekrānu, viņš tur ir,
Bet cilvēks nesaprot, uzņēmums gribēja smuku mašīnīti, ko man, man viņš nav vajadzīgs. Ne man viņš ietekmē kaut kā manu algu, ne es zinu, kāpēc mums to vajag, ne es zinu, ko man darīt, lai būtu labāk. Tad tas ekrāniņš tur vienkārši dzīvojās, un vadība dzīvo kaut kādā ilūzijā, ka viņi ir uzlikuši ekrānu, un citiem cilvēkiem būtu tagad kaut kāds pienākums pašiem nonākt pie tā rezultāta. Ja? Tā komunikācija ir ļoti svarīga. Ja? Un plus, protams, ka viņš visu laiku ir jāatjaunina un jābalansē. Tu nevari, tu redzi, tev uzņēmumā ir, pusgadu atpaliek, ja? Un tad tu vai tev ir jāmaina kaut kas no darbību, lai viņu sasniegtu to mērķi, vai tev ir jāmaina pats KPI lielums, un nav jēgas tev, cilvēki vienkārši nestīsies uz lietu, kur ir nereāla, ja? Tāpēc tas arī jāņem vērā. Un, protams, arī ļoti svarīgi ir cilvēkiem, teiksim tā, pasniegt un deleģēt vai rādīt, vai lūgt, sekot līdz tiem KPI-iem, kurus viņi var ietekmēt. Jo, piemēram, tur ražošanas cehā, tur cilvēks, kur uzdevums ir, tur virpot detaļas, ja, kā tieši viņš var ietekmēt ebidu? Priekš kam tu viņu vispārībā par viņu runā? Ja? Viņam ir konkrēta lieta, viņš var ietekmēt savas stundas, viņš var ietekmēt savu detaļu kvalitāti, viņš var ietekmēt, cik bieži mašīna negriežās. Tās ir lietas, kuras tev ir jāspēj kaskadēt uz leju, lai viņš uz to koncentrējās. Tā kā tad pareizajam cilvēkam vai pareizajam atbilstošam cilvēkam, tu tad komunicē konkrēto KPI, kad viņu kaskadē. Ja? Tā kā tas un tad vēl papildinot to, ko es teicu par to koncentrēšanos uz varbūt atpaliekošiem rādītājiem, viena liela problēma ir arī, kad KPI izmanto priekš sodīšanas. Nevis teiksim, uzlabošanai, bet priekš sodīšanas. Tā ir šausmīga kļūda. Viņa vienkārši rezultēsies. Ja uzņēmumā ir soda kultūra, tas vienkārši rezultēsies pie slēpšanas. Respektīvi, ir baumas jau Latvijā, tas staigā visādas par uzņēmumiem, kuriem bija, teiksim, soda kultūra un liels uzsvars uz kvalitāti. Un tad, kad kaut kāda iemesla dēļ, un tas bija ražošs uzņēmums, un tad kaut kāda iemesla dēļ plakus dīķi nosusināja, atklājās, ka tur ir pilns ar detaļām, tā kā noslīcinātām, kur cilvēki vienkārši, lai izvairītos no soda, vienkārši, tas ir, manuprāt, daudz lielāks veids. Uzņēmumiem ir jāmācās no savām kļūdām. Es saprotu, ka perfekcionisms ir super, tas ir pareizi, bet ja tev ir izteikti ļoti soda kultūra, vienkārši tas rezultēsies pie tā, ka vai tev būs ļoti zemi rezultāti, teiksim, laiks un būs pārāk liels uzsvars uz kvalitāti, tev nebūs kaut kādi drive attīstīm tā tālāk, vai tev vienkārši cilvēks slēps no tevīm, un tev būs kaut kā dzīvos kādā ilūzijā, ka mums tur ir viss fantastika, bet patiesībā kaut kur zūd tur lietas un tā. Tā kā to arī KPI nedrīkst lietot, teiksim, priekš soda, teiksim, kur mēs sekojam līdzi, jūs visi tagad zinat, ja būs kaut kas zem šitā, tad jūs visi dabūsiet iekšās. Tad tas nestrādā. Tie ir iemesli. Un tad tur var domāt par to, kāpēc, kas negāja. Ja kaut kam no tā atbilst, tad tas ir tas gadījums. Nav tā, ka tur viena no tām lietām. Skaidrs, ka rādītāji kādā brīdī vairs nav aktuāli. Un ir jāsaprot tas brīdis, ka mums stop šo mēs vairs nemēram. Cik bieži būtu jāpārskata, lai mēs neturpinātu pēc inerces mērīt to, kas varbūt vairs nav aktuāls? Jā, te nebūs zelta atbildes, es atvainojos par to, es saprotu, ka kādam gribās tādas ļoti konkrētas atbildes, lai uztaisītu recepti, bet es iedošu ļoti konkrētu, tādu līdzību, piemēram, cilvēkam ir mērķis nomest svaru 5 kilogramus, piemēram, un viņš saprot, ka viņam tas ir prasīs 3 mēnešus, piemēram, ne? Ja viņš vienkārši 3 mēnešus kaut ko dara, iet uz zāli, kaut ko bišķiņ, tur ēdas mazāk un tā tālāk, un izmēra to tikai pēc 3 mēnešiem, un konstatē, ka nav viņš nomets 3 kilogramus, bet tikai 1. Cik viņam ir vairs atlicis laika, lai piekoriģētu, ja? Vai tāds pats piemērs ar, laivu, kas mēģina aizbraukt uz kaut kādu noteiktu salu, ja, kuģi. Viņš, teiksim, burā un skatās, teiksim, to savu kursu, vienreiz dienā, vai viņš pareizi brauc.
konstatē 3. dienā, ka viņš ir nosities no kursa vakardien. Ja? Ja viņš to darīs biežāk, tad protams, ka viņam būtu iespēja izlabot ātrumu. Tad atgriežamies pie pamatēmas. Tad KPIs ir rādītājs, kurš palīdz koordinēt un faktiski vadīt sniegumu. Un tam sniegumam ir kaut kāda loģika, cik bieži tev ir jāskatās. Piemēram, ja tev ir vajadzīgs kaut kāds noslēgts cikls, piemēram, diena darbības, teiksim, cilvēki nāk uz darbu, iet uz mājām, tad minimālais cikls ir 1 diena. Ja tev ir kaut kādu iekārtu darbība, un to tu ļoti konkrēti māki izmērīt, un tev ir stundas, tu vari skaities stundas ietvers. Ja tev ir kaut kāda e-komercija, kur viss ir ļoti, ļoti digitalizēts, tu iespējams vari skatīties minūšu griezumā, bet tam ir jābūt, tai loģikai, tam rādītāju biežumam ir jābūt jākorelē ar tavām spējām to ietekmēt, un tad atkarībā no tā, ko tavs rādītājs rāda, tev ir jāpieņem lēmumu par maiņu, nemaiņu, tu esi kursā vai neesi kursā, un ja tu, piemēram, redzi, ka tu izpildīji pārdošanu, bet tev, piemēram, krītās kvalitāte, tad tev vajadzētu mainīt, respektīvi, tam jābūt dzīvam procesam. Atkarīgs, protams, no uzņēmuma varbūt iekšējā, tās kadences vai dinamikas. Ja tur, piemēram, ir, reizi ceturksnī ir kaut kāda lielā plānošana, tad iespējams, ka reizi ceturksnī tā iespēja, kad ir jāmaina, varbūt viņi saistīti ar kaut kādu iekšēju, ceturkšņu slēgumu, bonusu pārskatīšanu un tam līdzīgi, tur tikai loģika ir reizi ceturksnī. Līdz ar to tātad gan rādītāju ņemšanas biežums un skatīšanās biežums ir atkarīgs ar kaut kādu iekšējo procesu, gan arī pašu rādītāju maiņa ir atkarīga ar uzņēmumu iekšējo procesu. Nav labākās prakses, bet, tā atbildot, tam ir jābūt pietiekoši bieži, lai sekojot līdz rādītājiem ir iespējams kalibrēt savu darbību un attiecīgi arī izmaiņai ir jābūt pietiekoši bieži, lai rādītāju kalibrējot un rīcību kalibrējot, tu vari sasniegt to savu mērķi. Ja? Tad, ja tev ir mērķis kaut ko izdarīt gada ietveros, tad tev tai rīcībai ir jābūt regulārai, lai tu to gadu sasniegtu. Ja tu skatīsies reizi pusgadā, tev vienkārši nebūs vairs atlicis laiks, lai izlabotu. Ja? Tātad atkal jau te ir, ja vadītājs pats nevar nonākt pie pareizās atbildes, viņam ir jāatrod cilvēku, ar kuriem viņš diskutē ar citiem vadītājiem. Viņš tad apmainās ar idejām, un tad viņš nonāks pie tās labā viedokļa. Viņš parunās ar konsultantiem, konsultanti iedos kaut ko, viņam jāpieņem lēmums. Konsultants nevar pateikt, tev ir leku pareizā labākā tablete. Ja? Viņam jāpieņem lēmums, bet viņam ir ļoti daudz avoti. Tāda avota. Tā kā, piedod, es nevaru iedot tev konkrētu atbildi, bet, šādi. Klau, parunājam, ir uzņēmumā dažādi struktūra vienības, dažādi procesi un iedod vismaz idejas cilvēkiem, piemēram, personāls. Ko personālā visbiežāk var mērīt? Ko personālā parasti mēra? Personālam, ja mēs runājam par personālu, kas ir atbildīgs par HR. Jā. Darbinieku mainība, slimības stundas vai slimības lapas, vai kā tas saucās, tās prombūtnes. Ja? Tas ir mērāma lieta. Tātad arī KPI kontekstā tev var būt dažāda līmeņa KPI. Tev var būt KPI, kur ir kā faktiski darbības rezultāts. Viņi ir ļoti objektīvi, viņi ir dati, bet viņiem pietrūkst varbūt kaut kāda tāda liela, secinājumu izdarīšanu. Bet tu vari arī, izmantot tādus, varbūt mazliet subjektīvus KPIs, kā piemēram apmierinātība. Ja? Ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar to apmierinātības lietu, bet tas arī ir mērāms. Tad atgriežot pie HR, tev ir darbinieku aptaujas un apmierinātība, un tu vari skatīties, kāda ir tas apmierinātības. Bet tev ir jābūt, bet, diemžēl, šis KPIs nebūs bieži izdarāms, tu netērēsi naudu, bieži apkopojot, bet tu vari taisīt, reizi gadā, un tad salīdzināt ar iepriekšējo gadu, tu apmierinātību, un tad tev ir jāskatās, kā tā apmierinātība korelējas, ar stundu skaitu, ar slimības laikām, vēl kaut kā, un tu nonāks pie tiem secinājumiem. Un atkal jau, tev būs čupa ar KPI-iem, bet tev jākoncentrējas uz galveno. Piemēram, ja tu esi servisa industrijā, tad tu sniedz pārdot stundas, ja? Tev ir tavs būtisks jautājums, ir tavu cilvēku, kas tev ir pieejamie, tavu cilvēku, tā aprite vai tā pieejamība. Ja? Ja
tu esi ražojuši uzņēmums, kurā ir ļoti svarīga darbinieku klātesamība, kur viņi strādā pie iekārtām, iekārta griežās, tu spēj nopelnīt, ja iekārta negriežās, nespēj nopelnīt, tad tev ir liels jautājums par slimības laiku, ja, cik cilvēki ir prombūtnē. Nav svarīgi tagad, kad tur valsts maksā vai nevalsts maksā par to prombūtni, bet tajā laikā, kad cilvēks tev nav pieejams, iespējams, tu jāmaksā kādam virsstundas, vai tev vispār iekārta negriežās. Jā. Tā kā tie ir tādi KPI, kurus tu vari uzsvērt, bet viņi nevar būt atrauti. Jā. Teiksim, viņš tev atkal jau atgriežamies pie balance scorecard. Ja tu saproti, ka tev ir, teiksim, lai tu varētu vairāk pārdot, tev ir arī jābūt, kas to darbību dara, tu, teiksim, HR fokusē uz to. Jā, tad HR-am tas būs saistīts ar darbinieku, nezinu, tur visticamāk, tas būs saistīts ar darbinieku apriti, kas ir tāds ļoti izmērāma lieta, ļoti, ļoti triviāli saskaitām, katru mēnesi var skaitīt. Tā būs visticamāk kaut kas saistīts ar pieejamām stundām, šīm slimības lapām. Jā, tas būs kaut kas vairāk subjektīvs, kas ir saistīts, piemēram, teiksim, apmierinātība. Tu vari taisīt ar kaut ko super subjektīvu, kaut ko ārēji mērām, kas ir, piemēram, nezinu, tur darbinieku interesi par to, ko arī var izmērīt, teiksim, tur CV online tāds lietas mēra, pēc tā, cik tu tavu to sludinājumu kāds apskata. Jā, tā kā šie te. Tās slimības lapas, es gan domāju, kā tās var ietekmēt, bet ir droši vien kaut kādi arī ietekmes mehānismi un rīki uzņēmumiem, lai to ietekmētu. Piemēram, ir uzņēmumi, kas ļauj cilvēkiem slimot pusgadā, tur 3 dienas bez slimības lapas, un tomēr to slimību lapu skaits samazinās, jo ir nereti, protams, arī, ka tās tiek ļaunprātīgi izmantotas. Bet tur instrumenti ir tātad, ja tu mēri, lai kalibrētu savu darbību, tad instrumenti ir ļoti daudz. Ja tu mēri tikai mērīšanas pēc, tad nekā no tā nebūs. Tātad, ja tu mēri un tu konstatē, ka, teiksim, cilvēki ir spiesti atvērt slimības lapas un tā vietā, lai viņi, teiksim, temperatūru 1-2 dienas izguļ un nāk ātri atpakaļ darbā, viņi paliek nedēļu projām, protams, tev palīdzēs tāds instruments, kā tu tikko pateici, ka tev ir vienkārši apmaksāta slimības, tā kā maksa par 1 vai 2 dienas, vienalga tur gadā cilvēkam ir patiesībā šī drošības sajūta un viņiem ir iespēja. Jā, ir arī, piemēram, tev ir jāsāk domāt arī par tādām lietām kā gaisma, tur veidināšana, vēl kaut kas par to, piemēram, tu skaties, seko līdzi. Es esmu vienā lielākā uzņēmumā padomē, un mēs tam šim skatāmies ļoti, ļoti līdzi slimības lapas. Mēs skatāmies vakcinācijas, cik cilvēki apmeklē, mēs viņus, protams, visu apmaksājam, mēs sekojam līdzi, un plus, protams, kad daudzās situācijās mēs saprotam, ka ir ļaunprātīga izmantošana, bet arī ar to var cīnīties. Tev ir jābūt resursam cilvēkam piezvanīt, paprasīt, kas notiekās, jā. Tev ir jāparāda, un tev pat ir piemēri pēc jāpacīnās cilvēki, kad izņem kaut kādas slimības lapas, uzvanīt viņu ģimenes ārstu un paprasīt, kas notiek, restīvi, lai cilvēki saprot, ka tas man nav vienalga. Man nav vienalga, ko tu dari. Jo tajā mirklī, kad tu parādi, ka tu reāli ar šo te KPI strādā, korelē, tad tu nevis korelē, bet tu tad savā ziņā kalibrē savu darbību, tad tas KPI strādā. Un tu redzēsi, kā tev tās lietas uzlabojas, tāpēc, ka tu pievērsi uzmanību, tu skaties, tu redzi, reku šitien nav, un ja tu to KPI ir izdarījis vienreiz gadā, tur kāda tev rīcība, bet ja tu viņu redzi katru nedēļu, katru mēnesi, tu viņu atskaties, tu viņam pievērsi uzmanību, un tas ir viens no tiem galveniem rādītājiem, tev varbūt ir 3-4 rādītāji no HR puses, nezinu, tur darbinieku aprits stundas, vēl kaut kas, tu viņam koncentrēsies. Un what you measure, that you get. Jā. Pārdošana. Pārdošana klasika. Pārdošanā viennozīmīgi cilvēks skatās uz kaut kādu pieprasījumu, skaitu, saņemtie orderi, izsniegtie, piedāvājumu skaiti, piemēram, ja, kad tev ir jaunie līdi. Ja, teiksim, tu pārdošanu veici caur e-komerciju, tad tu skaties, teiksim, jaunu pieprasījumi. Tie ir tādi varbūt tādi piemēri, kas nāk uzreiz prātā un pārdošana, manuprāt, ir vislabāk aprakstītā segments priekš KPI-iem, un šeit, sākot ar ChatGPT, beidzot ar vienkārši padomu apkārt, tu dabūsi veselu virkni ar idejām, galvenais viss neieviest, padomāt, kuras tev vajag. Jā.
Un tur atkal jau atgriežamies pie tā, ka tev ir jānovērtē tavs biznesa modelis, un tev ir jāsaprot, kas veicina tavu mērķu sasniegšanu, un tad jākaskadē uz leju. Ja tavu mērķu sasniegšanu faktiski, piemēram, tu vēlies augt kā uzņēmums pārdošanas ziņā, un tu saproti, ka tev tas tavs ieņēmumu skaits ir atkarīgs no tā, cik tev ir tie klienti, tad tev ir iespējams jāmēra šie un tu saproti, cik jauni klienti pārvēršas, cik jauni pieprasījumi pārvēršas par klientiem, tev ir šis sales funnels, tad tu vari diezgan konkrēti mērogot, tu saproti, tad cik tev ir tad, ja tu gribi, iedošu piemēru, gribu gadā pārdot par 100 eiro, es zinu, lai 100 eiro tad sasniegtu pie pagājušā gada vidējā, tur čeka, tur 10 eiro, man vajag 10 klientus, piemēram, ja? Un es zinu, lai man būtu 10 klienti, man ir kaut kāds vēsturiskais fanelis, ka, 10 klienti man rezultējās no 20 piedāvājumiem, tad tu koncentrējies uz tiem piedāvājumiem. Tas ir tas KPIs. Ja? Ar nosacījumu, ka tev tas čeks nemainās, ka viņš tev ir tāds ļoti, ļoti fiksēts. Un tad koncentrējies uz to KPI, cik tev ir tie līdi, un tu uz viņiem strādā. Tev ir, tu skaties, kurš mārketinga akcija strādā, nestrādā, tu kalibrē to darbību. Un tad tu redzi, ja tev nedēļā ienāk 10 līdi, tu visticamāk nesasniegs to savu mērķi. Ja tev ienāks tie, nevis 10, bet dalī uz to nedēļu skaitu. Ja tev viņš iet uz augšu, tad tu redzi, ka tu vari sasniegt, iespējams, ka tu pārsniegs. Ja tev ir, piemēram, tur neko nevar izdarīt, tu esi strādā monopolu situācijā, tirgus ir ierobežots, ir tikai tik dzīvokļi, kuros ir tie lifti un tā tālāk. Iespējams, tavs KPIs ir cena. Iespējams, tavs KPIs ir cena, vai tavs KPIs ir, jau varbūt pašizmaksa, cik stundas tu velti tā darbībai. Tu vari vienkārši korelēt. Tev ir jāsaprot, kas tad ir beigās tavs biznesa modelis. Ja? No tā viņš kaskadēs. Jā, bet pārdošana ir visaprakstītākais segments. Tur ir ļoti daudz dažādu piemēri. Galvenais viņus neieviest, neizprotot. Ražošana. Ražošana klasika, ja tev ir iekārtas, tev ir jāskaita iekārtu stundas, tev ir jāskaita produktīvais laiks, tev ir jāskaita darbinieku utilizācija, tev ir jāskaita brāķa kvalitāte. Un atkal jau atgriežoties pie tā, saprotot, kas ir tas, kas tev palīdz nonākt pie laba rezultāta. Iedošu piemēru. Ja tu esi liela, value chain dalībnieks, tad tavs klients ir kaut kāds pietiekoši liels, spēcīgs spēlētājs kaut kur ārzemēs, vai varbūt Latvijā, kuram ir tur just in time piegādes, vai ne? Tad tavs key lieta ir piegādāt laikā. Tas ir tavs super KPI. Tev ir piegāda laikā un varbūt arī kvalitāte, tas ir tavs key lieta, jo tajā mirklī, ka tu tur dabūsi tajā customer skorā, vai kā viņš tur tiek dēvēts, augstu līmeni, tev ir iespēja, ka viņš palielinās tavu to pasūtījumu apjomu. Tad līdz ar to tas ir tavs KPIs, uz kuru tu koncentrējies un burtiski fanātiski skaties katru nedēļu vai katru dienu, vai tu izpildīji vai neizpildīji. Un uz to koncentrējies. Un iespējams, ka tev mazāk uztrauc, mašīnu darba laiks, tev ir tas tev dod tavu biznesa rezultātu. Arī ražošana ir ļoti labs segments, un ražošanā, bet šeit tā ražošana ir ļoti tāds, viens vārds daudzām lietām. Tu vari kaut ko ražot ar rokām, tu vari kaut ko ražot ar augstu pievienoto vērtību, tu vari kaut ko ražot ar zemu pievienoto vērtību, tu vari ražot ar iekārtām, un tad tev ir automātiski šis diezgan lielais variantu daudzums. Vēl vienu paņemsim servisu, bet nevis servisu tur, kur mašīnas ved labot, bet servisu, ka tev zvana uz servisu supports tālruni un tev ir jāatbild, un šis smagais darbs īstenībā diezgan. Nezinu, iespējams, rinda. Rinda varētu būt kaut kas tāds, ko es skatītos. Kas ir rinda? Tas ir cik cilvēku rindā stāv? Cik cilvēku rindā, cik ātri tiek atbildēts zvans, varbūt pat kaut kāds vidējais zvanu skaits. Tu vari, un tagad mēs tagad jau tehniski ir ļoti labas iespējas pārjautāt pēc zvana cilvēkam viņa viedokli, vai bija labi vai nelabi, līdz ar to tu vari novērtēt to kvalitāti, un tam līdzīgi. Tad, servis gadījumā tajā mirklī, kad tu strādā ar tiem klientiem, kas tev ir vajadzīgs? Tev vajag, lai tev cilvēki zvana pēc iespējas mazāk, iespējams to nevar ietekmēt, tad, kad viņi uzzvana, lai viņi iztērē pēc iespējas mazāk laika,
Iespējams, tev ir jāskatās pēc segmentiem, pēc satura, kas tur ir. Iespējams, tu vari kaut ko virzīt, nezinu, digitālā ceļā, lai risina, teiksim, kaut kādu čatu izmantojot, ne tik daudz to cilvēku laiku. Un tad tev ir ļoti svarīgi, lai nebūtu atkārtoties zvani, lai novērš to problēmu uzreiz pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas īsākā termiņā, jo tev ir ierobežots resurss, tev ir tas cilvēks, kas tev zvanus paņem, un tev ir ļoti svarīgi, vai viņš spēj apkalpot 1 zvanu, 10 zvanus vai 20 zvanus. Jā? Tā kā tu skaties to zvanu skaitu, tu skaties to zvanu ilgumu, tu skaties varbūt kaut kādu to segmentu, ja tu spēj analizēt, tur iespējams būs jāprasa no kaut kāda papildus rādītāja jāanalizē no sistēmas puses, kāda tipa jautājums tas bija. Jā, tur arī diezgan daudz ir šie rādītāji, kaut arī viņi būs sarežģītāki. Viņi noteikti būs sarežģītāki kā ražošana un pārdošana, kur ir diezgan tādi triviāli. Ja. Šeit varētu būt jau tāds mazliet dziļāki, un bieži vien šie rādītāji būs saistīti nevis ar apgrozījumu izaugsmi, bet ar izmaksu samazinājumu. Ja? Tad tev ir jādomā tavs mēģis, saprotot tavu biznesa modeli, ir nonākt teiksim, pie pelnītspējīgas biznesa, un nav liela māksla savākt ļoti daudz cilvēku, kas atbild telefonu zvaniem, jo viņi visi maksā. Tev ir jāatrod veids, kā tas process notiek visātrāk, visvienkāršāk un tam līdzīgi. Un iespējams, kaut kādās situācijās tu nonāksi pie tā, ka kaut ko klientam izdarīt pa velti, nomainīt kaut ko ir ātrāk, lētāk nekā nodarboties ar kaut kādu problēmu risināšanu. Super, paldies, tas ļoti labs. Man tas bija ļoti sāpīgs jautājums, tāpēc es arī to uzdevu. Vēl viens jautājums. Tu nodarbojies ar pirkšanas un pārdošanas darījumiem. Kas ir tie KPI, ko investori skatās, kad viņi vērtē uzņēmumus? Jā. Nezinu, vai es atklāšu kādam noslēpumu, jā. Bet definīcija, kas ir uzņēmēja darbība, tā ir sistemātiska darbība, lai gūtu peļņu. Ja? Līdz ar to tas, ko investors dara, viņš analizē sev iespēju nopelnīt, faktiski balansējot ar dažādiem riskiem. Mūsdienu ļoti brīvā kapitāla plūsmas pasaulē investoriem ir iespējas naudu investēt dažādos instrumentos, dažādos virzienos. Bet visiem viņiem ir savs raksturīgais peļņas, tad riska profils. Ja, un tad automātiski šis investors var viņu vienkārši novērtēt. Ok, es vēlos, es esmu pilnīgi, imūns, nevis imūns, bet man risks ir pat lielākā problēma, es baidos no visa ēnas. Ok, bet tādā gadījumā man nebūs augsts ienesīgums. Tad es vienkārši koncentrēšos uz ļoti drošiem projektiem, uz ļoti drošām investīcijām, uz ļoti drošām situācijām. Un tad tā kā jā, dienas beigās tas, ko investori meklē, ir ienesīgums, ir peļņa, iespēja nopelnīt, pavairot savu kapitālu vai viņu veiksmīgi ieguldīt. Un tas, ko viņi skatās, ir korelācijas starp ienesīgumu un risku. Un tas praktiski ir visur. Un ja mēs vienkārši vērtējam, ka pilnīgi visam ir vienlīdz augsts risks, tādā gadījumā mēs sacenšamies par labāko cenu vai par labāko atdevi. Un tā. Okay. Tagad man būs jautājumi no kolēģiem, no cilvēkiem uzņēmēja darbībā, kuriem arī šis KPI jautājums ir svarīgs. Pirmais jautājums. Kādi pamatprincipi jāievēro, lai organizācijas vai departamenta KPI dashboards būtu jēgpilns? Tātad viņam jābūt ļoti saprotamam. Jā, tad tur nebūtu jābūt raibam, viņam jābūt vienkāršam. Jā, teiksim, vienkārši saprotams, skaidrā valodā definētiem rādītājiem. Jā. Tam dashboardam ir jābūt sasaistītai ar ikdienu, ar konkrētu ikdienu cilvēkam. Ja? Tad man nav jēgas, es esmu, ražošanā strādāju pie iekārtas, kam tu man rādi to ebidu? Nē, ko tieši man viņi dod? Kā tas ietekmē manu ikdienu? Ja? Tad tam ir jābūt ar ļoti saistītam ar manu ikdienu. Man ir jāredz dashboardā, kāds ir mērķis, vai tu to man rādi ar krāsām, ja? tad luksaforu, vai tu parādi to svītriņu, tev man ir jāparāda.
Tu aizies uz sporta spēli, un tu redzi to Rezultātu. tablo. Ja? Un tu zini, vai mums ir kaut kas jādara, lai sasniegtu labāku rezultātu, vai nav, vai viss ir ideāli. Un tas pats arī ir tur. Dashboards vienkārši parādot ciparu, pilnīgi neko nedod. Dashboardam ir jāveicina mūsu to sportisko, to vēlmi sasniegt labāk, un attiecīgi viņam ir jāparāda, cik man vēl palicis, kur es esmu. Salīdzinot ar budžetu, salīdzinot ar citiem. Tas ir labi vai tas ir slikti. Tā kā šim ir jābūt obligāti, šim te mērķim. Protams, ka būtu teorētiski būtu jābūt arī kaut kādā veidā caurspīdīgumam. Man ir jāsaprot, no kurienes tie datiem ir jānāk. Respektīvi, ja es tad dashboardam vai nu es pats uzreiz redzu, no kurienes tur ir varbūt uzskaitījums, vai ir iespējams ieklikšanāt, un es redzu, no kādiem tiem datiem sastāv. Attiecīgi, es varu pārbaudīt. Ja? Jo, ja viņi nav, tad es tam neticēšu. Ja? Tad tas ir kaut kas, ko tu tur man stāsti, es tev neticu. Ja? Man liekas, ir savādāk. Ja? Manā burtnīciņā ir savādāk uzrakstīt. Tā kā tam jābūt kaut kādā veidā caurspīdīgumam, tam jābūt. Un es domāju, ka lai dashboards strādātu, lai dashboards tiešām strādātu, ir jābūt ap viņu komunikācijai, atgriezeniskai saitai, kādam ir jāzina, ka tā ir lieta, kas mums interesē, ka tas ir kaut kas tāds, ko mēs lietosim. Ja, ja cilvēkiem ir priekšā dashboards, kurš nekad netiek lietots, netiek pieminēts, tas nav par pamatu, lai kādu, atbalvotu, sodītu, motivētu. Ja tas nav par pamatu, lai mēs kaut vienā sapulcē runātu, tad tas vienkārši ir bezjēdzīga lieta. Viņa vienkārši pazudīs. Man liekas, tu jau atbildēji iepriekš, te ir jautājums, cik detalizēti KPI ir jāskaidro darbiniekiem. Tu jau to pieminēji, vai tev ir ko vēl pateikt savādāku? Vienkārši skaidri komunicēt bez tehniskiem žargoniem, vai ne? Jā, tā ir, es domāju, ka tāda key lieta, ja, un daudziem cilvēkiem gribās izklausīties gudrākiem, kā viņi ir, lietojot ļoti sarežģītus terminus. Ja tas tev dos to iespēju cilvēkus aizraut un palīdzēs viņiem sasniegt rezultātu forši, bet es baigi apšaubu. Tu tam jābūt ir skaidram, ja, un, teiksim, tur taisīt pārāk sarežģītus tur čārtus ar ļoti grūtu izprotam, kurien mēs ejam, tur kvantilis kaut kādas rātīt, nevajag, ja. Es domāju, ka vajag pat daudz vienkāršāk, ja, teiksim, vai tas ir kaut kāds tur bārs vai paičārts vai vienkārši cipars vai zaļš, sarkans, zeltans, vispār ideāli. Jā. Un tas vienkārši palīdz vienkārši pasniegt svarīgās lietas. Ja. Kāda ir jūsu ieteikuma situācijā, kad tiek sekots līdzi kādam KPI, bet notiek kas tāds, kas ir ietekmējis KPI un ir skaidrs zināms, ka līdz gada beigām, piemēram, mērķi nesasniegsim? Kā rīkoties, lai cilvēki nezaudē motivāciju un turpina sasniegt rezultātu? Mēs šito arī runājam. Tev ir jāmaina vai nu mērķis, vai nu rezultāts. Respektīvi, vai nu tu maini savu mērķi, vai nu tu maini savu rīcību. Ja tu to nedari, tad KPIs nestrādā. Ja tu redzi, ka tu nesasniegsi, tev ir vēl, un ja tev vēl ir palicis pusgads, tev ir tieši divas iespējas. Tu vari nolaist rokas un pateikt, diemžēl mēs nesasniegsim, attiecīgi samazinām savu KPI mērķi, to tiecamies uz šitienu, bet tev ir jāmāk to pārdot, lai neizklausītos pēc lūzera. Varbūt tur ir apstākļi, kuru dēļ tas pat ir labi, vai arī tu vari pasniegt savādāk, ko mums pamainījās plāni, mēs gribam koncentrēties tagad uz peļņu vēl kaut ko, tev visu laiku ir jādomā, ka tu pārdod tās lietas. Vai tu, teiksim, maini rīcību, tu vienkārši saki, hei, mums tas ir super svarīgi, vai mums, tagad, es atvainojos par izteicienu, krofis nosu, vajag to, vai sēžam, domājam, ko mēs darām, kāda veida steroīdus mēs varam izdarīt. Un mums tur pārdošana, vai paņemam, tur ieinvestējam reklāmā, tur Facebookā, TikTokā, vēl kaut kur, ja, un izdarām kaut kādus ārkārtas soļus, pārbaudam, vai mēs tiešām esam, pilnīgi lūzeri, ja, vai mēs nevaram izdarīt. Uztais akciju, uzliec uzsvaru, visi skatās katru dienu, taisi tur tos savus asaiči sapulces katru rītu, paskaties, vai tu vari uzsēt, vai tu maini rīcību, vai tu maini mērķi. Jā, skaidrs. KPI tur runāja par to, ka slikti, ka to dara kāds ārējais analītisks konsultants, kurš nezina tavu uzņēmumu, bet, ja mēs runājam, tu teici, ka vadītājs, protams, tad vai ir jāiesaist arī komanda KPI mērķu, KPI vispār noteikšanā? Es negribu dot padomu, ka es varbūt neieteiktu iesaistīt komandu KPI mērķi noteikšanā.
Es drīzāk ieteiktu iesaistīt komandu diskusijā par to, kas mums ir nepieciešams, lai šo KPI sasniegtu. Šīs diskusijas rezultātā iespējams tu pats nonāks pie tā, ka KPIs jāpamaina. Jo var gadīties, kad, teiksim, komanda izvirza un pamato, un tam ir vieta prasību pēc resursiem, pēc investīcijām, kuras tev nav, un attiecīgi tu esi spiests atzīt, un attiecīgi tu maini to KPI. Tad KPI-am vai mērķim viņiem jābūt ir ambiciozam, viņiem jābūt ir no tā līdera, kurš grib vairāk. Ja? Un tā nav nekāda tāda unikāla situācija, ka cilvēki, kas atbildīgi par procesu, par uzņēmumu, darbinieki, viņi nebūs tie, kas rausies kaut kādās ambīcijās. Viņiem ir svarīgi, lai ir stabilitāte, lai ir rutīna, lai uzņēmums izpilda to, ko sola. Jā, viņiem nav tā, ka jāizdara vairāk un rītdien un tulīt un labāk par citiem. Tāpēc ir līderi, kuriem tas ir viņiem ļoti svarīgi. Viņiem ir jāpierāda ambīcija vai nauda vai mērķis vai vienalga kas. Un viņi uzliek, bet tā diskusija ar komandu ir vajadzīga drīzāk no tāda aspekta, ka tu atkal jau tad, kad tu izvirzi to mērķi, tu ar viņiem stāsti, kāpēc tu to gribi, ko tas mums dos, kā mums tas kā uzņēmumam rezultēsies, kāpēc mums to jāiet, un tev jāspēj viņiem parādīt, vai ar viņiem nonākt pie tā, ka tas ir pareizais KPIs, lai viņi arī pieņem, lai tā ir vienošanās, tad mēs varam vienoties, ka tas ir, un var gaidīties, ka viņš saka, nē, es to nevaru, man priekš tā vajag šos cilvēkus, tu saka, ok, vai līko preku, tev ir tas cilvēks, dari to, un tev tagad ir viss, lai izdarītu, un tad tas cilvēks, un katru nedēļu tur viņi par to diskutējot, viņš jutīsies arī atbildīgs, jo viņš ir piedalījies, viņš ir prasījis, tu esi izdarījis to, ko viņi prasa, un tu ļoti ātri identificēs, vai viņš spēja vai nespēja. Tā kā, jā, tai diskusijai ir jābūt, jā, viņa nevar būt tāda vienpersoniska, bet ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ka cilvēki, kas ir procesā, viņi kā likums piedāvās tos KPIs, ko viņi droši var sasniegt, tās komforta zonas. Jā. Jā, te ir garš jautājums, bet izvalkot esenci no šī jautājuma, IT risinājumi KPI rādītāju attēlošanai vai tomēr uz tāfeles, ar roku, ar flamīšiem, kā labāk? Nav zelta atbildes. Es pats esmu no tiem, kas uzskata, ka KPIs ir maksimāli manuāli un analogi. Jāvelk līdzi un jāanalizē. Jo tā pamatdoma, kāpēc pamatdoma, lai tu ticētu un lai tu varētu faktiski kalibrēt savu darbību, ir, tu zini, kas ir avots, tu saproti, kā to ietekmēt, un tev ir laiks padomāt par to KPI, un tu vari akcentēt varbūt svarīgumu. Ja kaut kāds ēpasts, kas iesūta tev datus elektroniski īsti līdz galam nepasakot, kuri paņēmis datus un tā tālāk, tev palīdz šo realizēt, un tev ir tādas cilvēciskās spējas ideāli, jā, tev nevajag iedziļināties, taisīt roku. Bet daudziem cilvēkiem ir miljonus daudz darbu, tev ir aizņemtība vēl kaut ko, un tev patiesībā tāda atšķirt, paņemt vienu reportu, paskatīties, izlasīt, pierakstīt, aiziet līdz koram, no kurienes nāk, ieraudzīt, kas bija tie avoti, nonākt pie tā cipara, atvērt divas atskaites, piezvanīt, izlasīt, uzrakstīt, ja? Ar roku uzrakstīt, tev ļauj par to padomāt, iedziļināties, kas bija avotā, redzēt, tiešām izjust, kur tu esi, tajā mirklī, kad tu esi izjūtis, kur tu esi, arī attiecīgi adaptēties. Ja? Tu reiz, rekur viņš nav tā, kā es gribēju iepriekš, bet tas ir tāpēc, ka rekur ir mazāk, mums vajag šitan izdarīt vairāk, un tu ātri nonāks pie tās rīcības. Tad es atbalstu, un es arī savā ikdienā KPI-us rakstu ar roku, piefiksēju, man katra nedēļa beidzās KPI apkopošanu, manējo KPI, ko es izvirzu, es viņus apkopoju ar roku, paskatos pamatdatu skaits, ka ir reporti kaut kāds atskaits, bet es viņus atveru, palaižu, paanalizēju, Excelī pagriežu vienā otrā virzienā pierakstu. Un tas man ļauj gan padomāt par viņiem, gan zināt, kas ir avoti, iedziļināties, faktiski izlasīt, kāpēc tas KPIs tāds ir. Ja tu vari to super visu nodigitalizēt, lieliski. Tas ir lieliski, ja? Bet es teiktu, ka mūsdienu IT jau pārbagātības vidē
liels risks ir tāds, ka tev ir tāds, kā tu sauc, digital fatigue, es nezinu, kā to latviski, ka tev ir pat daudz jau viņu, ja? Un kā rezultātā tu vispār vairs neasociējies ar tiem datiem. Līdz ar to viņš tev vienkārši nāk, un tev tie dati ir, un tu viņus vienkārši nelieto. Ja? Tu viņus nelieto, un tu nesaproti, kā viņus ietekmēt. Nu jā, tev ir tur tie datiņi, nu jā, viņus tur redzi. Ja? Un tad, ir ceturkšņa atskaita, vai parunāsim par to. Restīvi, tev ir bijuši visi iespējami instrumenti, viņus katru dienu analizēt, bet tu to neesi darījis, tikai tāpēc, ka tev viņi bija pārāk tur pārsātināti, daudz aktualitātes un tā. Tāpēc te nav tādas unikālās atbildes, ir daudz no cilvēciskām īpašībām, bet es tomēr ieteiktu uzņēmējiem vai principā ikdienas operācijās pēc iespējas vairāk analogi darīt to. Ja tev ir sistēma, kas tev ļauj viņu attainot un ielikt, teiksim, into perspective, vai ne, kā to saka, dinamiski pasties ideāli, bet dienas beigās tev tas KPIs, tev par viņu ir jāpadomā, tev ir jāsaprot, no kurienes tev nāk avots, attiecīgi tu zinās, ko tev ietekmēt, kas ir tas, kas tev ir jāpamaina, lai nonāktu pie tā rezultāta, jo tas ir tas rādītājs, ja, kuru tu pēc būtības seko līdzi. Ja. Kā nodrošināt KPI nebeidzamu evolūciju, attīstību un vienlaicīgi nezaudēt komandas ieinteresētību? Manuprāt, tā ir ambīcija. Tad vajadzīga vienkārši ambīcija. Kaut ko gribēt, izdarīt vairāk, labāk, lētāk, ātrāk, nekā es to darīju iepriekš. Un tad, ja tev tāda ir, tad arī domāsi. Vai var un vajag visiem uzņēmuma procesiem definēt KPI? Nevajag. Kurš ir atbildīgs par sekošanu KPI izpildēji? Visi. Manuprāt, visi. Bet, protams, ka tas ir arī jāpārdod. Ja? Tas ir jāpārdod, un cilvēki paši nepieteiksies. Un tikai tāpēc, ka tu uzliksi smuku ekrānu, viņi nedz apgūs, nedz pieteiksies. Tāds nenotiek. Klau, tu pats minēji, ka tu manuāli cauri šiem rādītājiem, vai tu vari padalīties, ja drīkst, kas ir tavi KPI tavā profesionālajā dzīvē šobrīd? Jā, tad es jau minēju, ka es strādāju faktiski ar investoriem, un mums ir ambīcija augt, un lai augtu, mums vajag jaunus investors. To mans KPIs ir jaunie investoru, nezinu, tur tā kā pavadieni katru nedēļu. Un attiecīgi es zinu, cik man ir, kāda ir šī funeļa korelācija, cik ir vajadzīgi zvani, cik ir vajadzīgas tikšanās un mītiņi. Un tas ir tas, ko mēs skatāmies. Es viņus katru nedēļu redzu, un attiecīgi tas ir tas, kurus es varu ietekmēt. Attiecīgi es redzu, ja, piemēram, mums ir nesokās ar kaut kādu jaunu investoru piesaisti. Un es redzu, ka mums nav nec sapūle, nec tikšanos, nec zvanu vēl kaut ko, un tas ir vienkārši tas, uz ko uzspiest. Jā, tā kā tas ir tāda rādītāja, bet, manā jomā es viņus diezgan spēju, tā kā kaskadēt, es saprotu, un tāpēc es zinu, kam ir jānotiek, un tehniski tas ir tas saucamais funelis, ka tu saproti, cik daudz aktivitātes darot, tu rezultēsies, jā, tad trupi sakot, bet tas arī ir, es domāju, ļoti, ļoti līdzīgs arī pārdošanā, jā, cik tev ir jāizdara zvani, cik tev ir jāsatiek cilvēki, cik tev ir jāuztais piedāvājumi, lai tu nonāktu pie kaut kāda pārdošanas gadījuma. Un tev ir šī te korelācija, protams, ar laiku tev tas konversija var uzlaboties, varbūt daļa produkta, daļa tā, ka tu esi atpazīstamāks un tā tālāk. Iemācies arī labāk runāt. Absolūti. Jā, tu iemācies labāk runāt un varbūt tu spēj identificēt siltākus investorus vai siltākus gadījumus, kas tev varbūt ir. Bet es esmu tāds liels statistikas, ticis uz statistikai. Ja? Teiksim, visu šīs mums vajag labāku keisu vai mums vajag bagātāku cilvēku, tas viss ir nice to know, bet ja tu nedēļā neizdari, tur 30 zvanus, ja tu nedēļā nesatiec, tur 10 cilvēkus, tad tev nekādā veidā nebūs 1-2 jauni investori nedēļā. Tā ir tāda statistika, ja, kur diemžēl strādā un... Labi, un privātajā dzīvē, ko tu, sev personīgi, ko tu mēri? Vai tu izmanto KPI-us, nezinu, stundu gulēšanas ilgums, piemēram?
atkal jau KPIs ir instruments, vai varbūt KPI sekošana ir metode, lai sasniegtu noteiktu mērķi. Ja tev ir konkrēts mērķis, tad tev ir jēga KPI ieviest. Ja tev mērķi nav, tad tev nekāda KPI vispār nav vajadzīga. Tad skaidrs, teiksim, šobrīd es koncentrējos uz savu biznesa darbību un attiecīgi tur es mēru. Savā personīgajā, jā, man, piemēram, ir mērķis, nezinu, tur kilogramus pāris zaudēt vai ne, un es viņus skatos līdzi un sekoju līdzi un tā attiecīgi tagad es skaitu. Tas pats par to kustīgumu un tam līdzīgi. Es neesmu, es piemēram zinu, ka ļoti daudzās organizācijās šobrīd ir kaut kādi tādas sacensības par soļu skaitīšanu, ja? Ja tavs mērķis ir uzvarēt šo iekšēju uzņēmumu sacensību, tad ir pamats. Ja? Tu skaiti, jo tu taču viņiem piedalies sacensībā. Bet citādāk vienkārši tāpatās tās soļus skaitīt bez konkrēta mērķa, es reāli neredzu jēgu. Man nav konkrēta mērķa ar soļiem, tāpēc es viņus neskaitu. Esmu pietiekoši aktīvs, lai sasniegtu to savu mērķi un attiecīgi uz to koncentrējos. Jā, un tajā pašā laikā visi iespējamie gadžeti, lai šos skaitītu, man ir. Jā, teiksim, es zinu, es skaitu stundas un vēl kaut ko, bet atkal jau, ja tas mērķis ir nodrošināt, teiksim, labu kognitīvo spēju, un tu zini, ka tev priekš tā ir vajadzīgs, teiksim, vidēji izgulēties noteikti laiku un tam līdzīgu, un ja tu zini, ka tev viņš tajā virzienā ir un tev nav virsmērķis tur sasniegt, tad es viņam īsti nesakoju līdzi. Ja savukārt līdzīgi, ka ja tu, piemēram, tur gatavojies kaut kādam maratonu skrējienam, un tu zini, ka tev vajag tur audzēt tur kaut kādu izturību, vēl kaut ko, tad ir pamats skaitīt tās lietas. Tā kā jābūt ir konkrētam mērķim. Man šobrīd pamata, teiksim, ikdienas dzīvē nav tāda ļoti konkrētā mērķa, kas ir saistīts, nezinu, tur ar stundām un gulēšanas, nezinu, vēl kaut ko. Tāpēc es tās īsti neskaitu. Jā, nezinu, nebūšu populārs sakot, kad skaitu soļus. Jā. Īsti neskaitu, bet nebēdājos, kad pulkstenis ziņo, ka ir virs 10,000. Tu jau sarunas laikā arī pieminēji grāmatas un autorus, un beigās, ja kādam interesē šī tēma, kas būtu tā grāmata, ko tu ieteiktu izlasīt, ja grib vairāk padziļināti pamācīties, saprast par KPI? Labā ziņa ir tā, ka patiesībā KPI nav sarežģīta metodika. Jā. Tas ir tāds freeware. Tas drīzāk ir disciplīna. Tā nav tablete, tā ir disciplīna. KPI strādā tādā gadījumā, tu vari koordinēt. Ja tu nezini īsti, kā viņu lietot un tam līdzīgi, tu vari ļoti viegli uzmeklēt šo balance scorecard principu, jā, tā arī raksta, teiksim, balance scorecard un tev. Bet es teiktu, ka tie uzņēmēji, kas tiešām grib tādā ļoti hardcore ieviest uzņēmumā tādu uz mērķi tendētu darbību, tad šis te OKR, tas frameworks ir ļoti labs un tam ir pamats, to ir jēga patskatīties, atkal nekas sarežģīts, viņš ir principā ļoti brīvi pieejams, bet ja gribās cilvēki ir tādi, kuriem vajag izlasīt grāmatu, tad jā, kā jau es teicu, tad šis te Measure What Matters no John Doerr, D-O-E-R-R, viņa var apskatīties. Bet atkal jau, tā ir metodika, kura ir pieejama pa velti YouTube, internetā plašā, un te ir galvenais domāt par to KPI kā uz tādu disciplīnas instrumentu, kura palīdzību vai kuram sekojot līdzi, tu vari sasniegt to rezultātu. Bet tas rezultāts nebūs atkarīgs no tā, cik skaistu tu KPI izvēlēsies, cik skaistu dashboardu izvēlēsies, vai kurš tev gudrs termiņš tiks lietots, vai vēl kaut kā no tā rezultāts nekāds nebūs. Rezultāts būs tad, ja tu savā darbībā visu laiku adaptēsi kaut kādus rīcību, kas ļauj tev šo te KPI uzlabot. Tad tu redzi, ka tu novirzies, tad tu lieto kaut kādu. Tev ir jābūt maņakālai vēlmei sasniegt šo te savu mērķi, savu rezultātu, no kā ir un kuru definē šis te KPIs. Tas, ka tev KPIs iedod, ka tev ir pieaugušas slimības stundu skaits un tu katru reizi, neko nevar darīt, tad netērē savu laiku šo te KPI skaitot. Tas ir bezjēdzīgi, tādi pasnieki nav vajadzīgi. Ja? Tev ir tikai un vienīgi tev jāskatās to, ko tu tik tiešām gribi mainīt,
Un KPIs kā metode vai instruments mērķa sasniegšanā strādās tad, ja tu disciplinēti pieturēsies pie tā, ka tu viņu skati, tu pielieto kaut kādas metodas iekšējas, kuras nav jādokumentē. Teiksim, tu adaptē situāciju. Tu pielieto un tad tu arī sasniedz. Un tad tas drīzāk ir tāds darīšanas jautājums, nevis tur lasīšana vai teorijas jautājums, vai laba dashboarda jautājums. Kaut arī, protams, kad smuki noformēti dashboardi palīdzēs vēl vienu lietu izdarīt, jo kaut kādā mirklī tu gribēsi cilvēkiem parādīt, kāpēc lietas notika labi vai slikti, atskaitīties, prezentēt. Un ja tev ir labi noformulēti dashboardi, saglabāti dati, tas tev ļoti viegli palīdzēs. Tu palīdzēsi identificēt to tendenci vai tos instrumentus, ar kuru palīdzību tu nonāc pie labākiem rezultātiem. Ja? Tu parādīsi, piemēram, tev ir uzlabojums, teiksim, pārdošanā vai ne, un tu viņu redzi, un to visi var, gada beigās konstatēt, un tad tev jautājumā, kas tev izdevās, un tad tu redzi katru nedēļu, tu vari parādīt katru nedēļu, kā tev pieauga pieprasījuma skaits, un tu ļoti labi zini, kas tev vēl notika šo nedēļu laikā, vai tev ir mārketinga budžets paralēli savu kaut ko. Un šie elektroniskie risinājumi ir ļoti labi priekš tāda vizuālas atskaitīšanās, priekš sevis, priekš citiem, viegli prezentēt. Tas ir, tas nav šobrīd vairs kaut kāds rocket science. Tur tiešām viņi ir viegli ieviest, ja? Bet tā lielā problēma vai tā lielā kļūda vai varbūt tā lielā, vilšanās būs tad, ja tu ievies vai dashboardu, vai kaut kādus KPIs populārus, nedomājot, ka mērķim bija jābūt sākumā. Un kāpēc tu to vispār dari? Jo tad tas vienkārši būs naudas iztērēšana. Tu ieviesīsi, smuka mašīnīte, smuki dashboardi, neviens to nelieto, būs vēl lielāka vilšanās, un beigās tu visiem apkārt staigās un teiks, KPI nestrādā. Perfekts noslēgums, Kārli. Paldies, ka skatījāties un klausījāties. Ja jums šī tēma par produktivitāti un efektivitāti ir saistoša, tad varat piesakot šim raidījumam YouTube, Spotify vai Apple podcastu platformās un uz tikšanos nākamajos raidījumos.